Dārgās Daugavpilietes, 8. martā mēs svinam Starptautisko sieviešu dienu. Šie svētki radās kā simbols cīņai par vienādām tiesībām sievietēm un vīriešiem. Bet faktiski šodien mēs atzīmējam jūsu sievišķīgu, labestību un skaistumu. Zinātnieki ir nonākuši pie secinājuma, ka sieviešu organisms ir daudz labāk piemērots stresa situācijām. Viņš ir arī izturīgāk. Un mēs tūkstošiem reižu ikdienā redzam, kā sievietes ir gatavas izturēt jebkuras izmaiņas darbā. Tai pašā laikā arī saglabā ģimeni, būt skaistas un pievilcīgas svētkos un ikdienā. Mūsu pilsētas viesi man bieži saka, jūsu lielās pilsētā ir tik daudz skaistu sieviešu, rodas iespējas, ka šeit notiek modeļu skatu. Man atliek tikai piebilst, ka mūsu sievietes ir arī ļoti izglītotas un brīnišķīgas saimnieces. Viņi tam netic, bet tā ir pilnīga taisnība. Dārgās sievietes, māmiņas, sievas, māsas un meitas, es gribu jums novēlēt pēc iespējas vairāk smaidu, komplimentu, ziedu un dāvanu. Lai šajā dienā uz jūsu trauslajiem pleciem negulstas ikdienas rūpes, un jūs izjūtat ne tikai mūsu mīlestību, bet arī vīriešu atbalstu un aizsardzību. Priecīgus svētkus!